Investīciju stratēģijas ETF fondiem. Kāpēc iesācējiem ar ierobežotiem līdzekļiem vai maziem līdzekļiem ir piemērotas investīcijas tieši ETF fondos? Jā, ir konsultanti, kuri ar tevi sāk vispār runāt, ja tev ir 10 000 eiro, kā tos sadalīt, bet manā kanālā es runāju par to, kā sākt pirmos soļus arī ar ierobežotiem līdzekļiem, un teorētiski tas ir iespējams pat ar 1 eiro mēnesī. Kādas tad ir ETF fondu priekšrocības? Ka tu no pirmā investīciju soļa esi sadalījusi savus līdzekļus pa lielākajām pasaules akciju sabiedrībām. Protams, šīs daļas ir minimālas, bet tomēr tu savu summu esi diversificējusi. Un nākamais pluss ir tāds, ka pie dažiem brokeriem ir iespējams izveidot krājplānus, to izdarīju arī es, un pie atsevišķiem brokeriem ikmēneša vai iknedēļas investīcijām šādos krājplānos nav transakcijas maksas. Tas nozīmē, ka tu sāc pelnīt jau no pirmās ieguldījuma summas, un tev nav jāatpelna transakcijas maksas, pirms tu vispār sāc pelnīt. Fondu izvēles kritēriji. Ir svarīgi, ka fonda turētājs ir ilggadējs, maksātspējīgs, zināms vai atpazīstams. Es nekādā gadījumā sākumā neizvēlētos kādu viengadīgu fondu, kuru ir izveidojis Viesturs un Jānis, un kur es nezinu, ko no šādas sadarbības vispār sagaidīt. Jo lielāks, jo atpazīstamāks, jo maksātspējīgāks, jo labāka izvēle tā ir. Nākamais kritērijs - tirgus kapitalizācija ir lielāka par 100 miljoniem. Nākamais kritērijs - tas ir izmaksājošs fonds. Fondi tiek iedalīti krājošos fondos, kur tu saņem vienkārši vairāk daļas, un tie tiek apzīmēti ar ACC, un ir izmaksājošie fondi, kuri atkarībā no attiecīgā fonda plāna izmaksā dividendes. Un šis variants noteikti ir labāks, jo vēlāk tad tu pati vai pats vari izdomāt, kā tu šīs dividendes tālāk sadali un reinvestē. Un lai fonds maksimāli atpelnītos, tad pievērs uzmanību arī apzīmējumam TER, angliski Total Expense Rate, kopējās fonda izmaksas, kuras tiek aprēķinātas no ieguldītās summas. Stratēģija investīcijām fondos iesācējiem, un ja mēs startējam ar maziem līdzekļiem vai ierobežotiem līdzekļiem, ar to es domāju, piemēram, 50 eiro, tad mums nav vērts ieguldīties uzreiz daudzos fondos. Šādā gadījumā vienkārši ir jāatrod piemērotākais fonds, kurš pārklāj maksimāli lielu spektru pasaules ekonomikas. Kā zini, es esmu izvēlējusies All World Vanguard fondu un arī Emerging Markets Vanguard fondu. All World attēlo apmēram 80% pasaules ekonomikas. Tātad, ja tev ir mazas summas, piemēram, 10 eiro, ko tu iemaksā mēnesī, vai 50 eiro, tad labs variants ir šāds fonds vai līdzīgs fonds, kas
noklāja lielu daļu pasaules ekonomiku. Vanguarda fondu es izvēlējos šajā gadījumā arī tāpēc, ka Trade Republic tas bija pieejams. Citādāk ir vēl arī tas, ko es teicu, zināms, pazīstams ar lielu tirgus kapitalizācijas daļu. Un tas tikpat labi varētu būt arī iShares vai Amundi vai Luxor, bet es sāku ar Vanguard, jo tas bija pieejams Trade Republic. Ar sarkano tu redzi iezīmētu Emerging Markets, arī Vanguarda fonds, un tās ir pasaules jaunatīstības valstis. Tiklīdz jau kā tev ir vairāk līdzekļu, piemēram, 100, 200 līdz 500, tā ieteicams sadalījums ir piemēram 70, 30, kur 70% tiek iemaksāti All World šī gadījumā un 30% tiek iemaksāti Emerging Markets. Manā piemērā man bija 100 eiro un 70 eiro es iemaksāju All World un 30 es iemaksāju Emerging Markets. Un tā šīs iemaksas turpināsies katru mēnesi, ja es viņas mazliet nepamainīšu. Teorētiski ir iespējama iemaksa pat 1 eiro apmērā, un tā kā, piemēram, Trade Republic krājplānos, vēlreiz uzsveru, krājplānos nav transakcijas maksas, tad jēgpilnā pat ir investīcija 1 eiro apmērā, jo tu nemaksā par to transakcijas maksu. Tātad, ja es paņemtu, piemēram, 10 eiro, es teorētiski varētu 7 eiro investēt All World un 3 eiro Emerging Markets. Un tagad paskatīsimies tuvāk uz šiem te fondiem. Un tas, lai kļūst par pamata likumu, ka, ja kaut kur mēs investējam, mums ir jāsaprot, ko mēs daram. Un vislabāk ir izpētīt vai nu akciju vai fondu, jebkuru citu instrumentu kārtīgi un ievākt informāciju un tikai tad investēt. Internetā ir pieejami daudz un dažādi pārskati un informācijas par investīciju instrumentiem, un attiecībā uz fondiem labs pārskats pēc manām domām ir justetf.com, un šeit es tev gribu parādīt jau izrunāto. Tātad es meklēju Vanguarda All World, un šeit tu redzi gan distributing, gan accumulating, ja? Un mēs gribam tieši distributing, kurš izmaksā dividendes, un accumulating tev vienkārši piešķirtu papildus fonda daļas, bet tomēr ar reālām izmaksām mēs ilglaicīgi varam darīt daudz vairāk. Es varu vaļā tagad All World, un šeit tu redzi visu bāzes informāciju, numurus, caur kuriem tu vari atrast šo fondu pie sava brokera. Šeit tu redzi TER, par kuru es teicu, ka tam nevajadzētu būt lielākam pa 0,5% gadā. Status distributing izmaksājošais. Un šeit mēs redzam fonda lielums vērtībā ir 10 miljārdi 547 miljoni. Un fonds ir ieguldījies 3677 akciju uzņēmumos. Un šeit ir pārskats par galvenajiem rādītājiem. Šeit mēs redzam kursa diagrammu maksimālā griezumā. Šeit 2020. gadā ir redzams kritums, tas bija slavenās pandēmijas kritums, bet citādāk mēs redzam konkrētu lietu pie fondiem, ka fondiem nav tādas izteiktas
kursu svārstības. Ilglaicīgi mēs redzam, jā, ir kursa pieaugums, bet nav izteiktas kursu svārstības. Tāpēc, kad mēs sākam investēt fondos, mēs, protams, vispirms paskatāmies, ko dara diagramma, vispirms skaties, pēc tam pieņem lēmumu un investē, bet tomēr fondos galvenais uzdevums ir, jo vairāk mums ir daļas, jo lielākas dividendes mēs saņemam. Šeit vēl vienreiz mēs redzam visus bāzes datus. Principā to pašu tu redzi arī Trade Republic, bet šajā pārskatā vienkārši tu atradīsi vairāk un detalizētāk. Un šeit ir interesanta informācija pie holdings. Šeit var redzēt, kādas ir galvenās investīcijas. Ja? Un tā pārfrazēt es varētu teikt, ja es investēju šajā fondā, es automātiski esmu investējusi Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, kas šajā gadā ir uztaisījusi ļoti lielu lēcienu, Alphabet, Tesla, Meta. Tātad šis saraksts turpinās. Visu sarakstu tu vari apskatīt un iepazīties pie Vanguarda mājaslapā patiešo. Un tad mēs redzam galvenās valstis. Amerikas Savienotās valstis 57%, Japāna 6%, apvienotā karaliste 3,5%, Ķīna 2,86% un tā tālāk un joprojām. Šeit jāpiebilst, ka jā, Amerikas Savienoto valstu īpatsvars tiešām ir augsts. Tālāk tu redzi sektorus, jā, tehnoloģijas, finanses, veselības, aprūpe, un var ieiet dziļāk un paskatīties arī vēl detalizētāku informāciju. Šeit mēs redzam, kā fondam ir veicies pa mēnešiem un gadiem, kāds ir kopējais pieaugums. Un šeit mēs redzam, kādas ir šī brīža dividendžu izmaksas. Šobrīd dividenda par vienu akciju ir 1,86 eiro, kas ir 1,93% gadā. Un šeit mēs redzam, ka izmaksas notiek martā, jūnijā, septembrī, decembrī. Šeit mēs redzam kursu svārstību. Kopumā jāsaka, jo vairāk svārstās kurs, un ja mēs zinām, ko ar to darīt, jo labāka peļņa. Tagad paskatīsimies otru fondu. Es meklēju emerging markets, jaunatīstību tirgi, un mums ir pieejams distributing un accumulating, kas viens ir izmaksājošais, otrs ir tavu daļu audzējošais. Mums atkal interesē tieši izmaksājošais fonds. Un atkal tu redzi kopējo informāciju, tu redzi šeit TER, kas ir 0,22% gadā. Politika izmaksājošais. Tu redzi šī brīža cenus aktuālākos datus. Nu, šeit mēs redzam diagrammu, patiesībā līdzīgi kā iepriekš. Svārstības ir lielākas nekā iepriekšējam fondam, bet investīcijas fondos parasti ir ilglaicīgas, tāpēc mēs kopējā periodā redzam, ka kurs ir augošs. Bāzes dati, tirgus kapitalizācija 2 miljārdi 49 miljoni, gada svārstības pie apmēram 12%. Mēs redzam, ka fonds ir dibināts 2012. gadā. Redzam arī, no kurienes tiek pārvaldīts, no īrijas, kas to pārvalda, Vanguards. Un šeit mēs redzam, kur fonds ir investējis. Ja? Un šeit mēs redzam jau vairāk Āzijas valstis un lielākos uzņēmumus. Un mēs redzam arī valstis, kuras ir pārstāvētas, piemēram, Ķīna, Indija, Taivāna, Brazīlija un citi. Šeit tu vari paskatīties arī detalizētāku informāciju,
Vai vēl detalizētāku informāciju var skatīties pat taisno Vanguard mājaslapā. Šeit mēs redzam sektorus, finanses, tehnoloģijas, ikdienas pakalpojumi un telekomunikācija. Šeit mēs redzam, kādas ir bijušas kursu svārstības un kāds ir kapitāla pieaugums, nerealizētais gan. Un šeit mēs redzam dividendžu izmaksas. Šobrīd tiek izmaksāts 1,40 eiro. Un mēs redzam izmaksu mēnešus, un tie sakrīt ar iepriekšējo fondu. Un tas ir marts, jūnijas, septembris, decembris, jeb vienreiz kvartālā. Un tas nozīmē, ka pa abiem fondiem es saņemšu izmaksas vienā un tajā pašā mēnesī. Attiecīgi nākamajā mēnesī jau es saņemšu izmaksas no abiem fondiem. Šeit mēs redzam kursu svārstības. Noslēgšu savu šīs dienas video vēl vienreiz ar šo pārskatu. Tas ir labs starts, laba diversifikācija tiem, kuri sāk ar ierobežotiem līdzekļiem vai vismaz sākumā grib pataustīties, vai tas ir priekš viņiem. Tādā ziņā, ja šī stratēģija caur fondiem un arī caur konkrēto brokeri dod iespēju sākt jau izmēģināt pat ar ļoti mazām summām. Šāds eksperiments ir tā vērts. Pāris 10 eiro noteikti mēnesī var atlikt, un tu nekad nezini, kāda motivācija tev radīsies pēc tam vēlāk. Seko līdzi, kā iet manām investīcijām, kā attīstās mans portfolio, abonē manu kanālu, lai nenokavētu svarīgas ziņas, un komentē, kādas ir tavas domas vai kādas ir tavas izvēles. Tiekamies, un lai tavs portfolio vienmēr ir plusā.